Skaists un interesants šovs, bija ļoti daudz dažādu konkursu, gan skatītājiem, gan spēlētājiem, treneriem, visiem, kā vien metienu konkursā. Ļoti stabili Mārs uzbruk no distances, to viņš arī pierāda reizē. Šodien pirmajā metienā spēlētājs viennozīmīgi bīstamākais spēlētājs, gan arī vidēji 19 punktus gūst. Un izdevās aizlausties līdz grozam un gūt 2 punktus. Gabrāns tagad saspēlēs ar Īļinu. Pret Keinu ļoti drosmīgi dodās uz grozu. Ilmārs Bergmans. Visu sezonu bija pamatsastāvs saspēles vadītājs, lai gan pierāda, nevēl, viņš arī bija zvaigžņu spēles sākuma pieciniekā iebalsots, bet tagad labs. Gabrāns. Tālāk jau Īļins, pusolais metiens. Pārāk liels zaudējums šis viesiem nav pagaidām, bet ļoti labi Viktors Īļins. Tom jau pirms tam bija sakrājis 10 punktus, tagad ir arī 13. Bērziņš labi piespēlē Īļinam. Šobrīd jau 20 punkti. Savukārt trešajā notiekuma pārkāpums. Spēlēts Zviedņiem groza apakš, tur 2 virsū, Īļins. Īļins tagad mēģina pret Tomu spēlētā. Talino Kalev Kramo ir Prienų ekipos jau turi garantuotus bilietus. Tiesa, šios komandos susikaus rytoj dėl pirmosios vietos. Raimondas Gabranis į kraštą Beržiniui. Šis po krepšiu Viktorui Iljinsui meta pats ir pradžioje. Labai panašu į tai, kad jo minutės aikštelėje vis dar yra ribotas, jeigu tokių minučių šiandien iš vis. 12:18. Netrukus prasidės paskutinioji pirmojo kėlinio minutė, ji jau tiksi čia labai lengvai.